Nu ko, mēģināsim vēlreiz atrast viesi. Čau visiem! To ir pievienošu man šodienas viesi Ilonu. Ilona. Saprast. Vēlreiz. Tā, Ilona. Gaidu tevi, kā man tu pievienosies. Šodien mums būs brīnišķīga tēma, cik ikdienā strādāju ar naudas psiholoģiju, kas nozīmē tas, kas ir, ko mēs domājam, ko mēs uzskatām par naudu, un kas ir patiesībā tas, kas vada mūsu rīcību. Un šodien viesis būs Ilona Ķirse, kurai patiesībā drīzumā būs arī savs stāvizrāde, kas arī saucās Nauda tevi mīl. Tāpēc sagaidīsim Ilonu, kamēr viņa pievienojās. Šis būs ļoti interesants laivs, kur ir. Tā, Ilona, lūdzu, uzliec, ka tu pievienojies. Es tevi redzu. Tā, ok. Tā, to sagaidām Ilonu. Šis bija tāds šodien neplānots laivs. Kādu laiku arī neesmu bijis laivā. Ilona, čau! Redzu tevi dzird. Tā, nedaudz. Jā, mēs tieši šodien kaut kā ar tehnikām nevisai. Tā, ļoti labi. Čau, Ilona. Un es jau stādījos priekšā par tēmu, ko mēs šodien runāsim, un pacelsim tā tēmu, ka Nauda tevi mīl, kas arī ir šī te mūsu laiva īsā podkāstā arī nosaukums. Varbūt nedaudz pastāsti par sevi, kas ir Ilona? Es esmu Ilona Liona, un man ir tāda kopiena Mīļteka, ko es pārstāvu. Un šajā Mīļtekā tiek dziedināti daudzi jautājumi, un viens no maniem fokusiem ir tieši uz naudu un labklājību. Un tas ir tas, kas mūs vieno. Tieši tamdēļ es tevi arī paaicināju satikties un šobrīd arī parunāties, jo mēs abi darām šo te brīnišķīgo, svētīgo darbu, turam lauku cilvēkiem, kuri grib piedzīvot labklājību, bet katrs savā veidā. Kas ir tas veids, kā tu to dari? Es to daru caur elpošanu. Tas ir kopīgais. Un man ļoti patīk arī strādāt ar dažādām mentālām programmām, visos līmeņos, gan personības līmenī, gan dzimtes līmenī, gan kolektīvās apziņas līmenī. Un tās, protams, ir dažādas regresijas un apziņas celšanas metodas. Metodas ir daudz un dažādas, bet tās visas kopā viena tāda ļoti laba sajūta par to, ka nauda nav ne laba, ne slikta, tā ir enerģija, un tas ir veids, kā sevi realizēt šajā pasaulē, šajā fiziskajā ķermenī. Manā perspektīvā tas ir naudas psiholoģija. Nauda ir enerģija, un šo enerģiju vada mūsu enerģija. Mūsu enerģija ir tā mūsu fizika, tā mūsu mentalitāte, mūsu emocionalitāte, mūsu iekšējais garīgums, ko mēs domājam, ko mēs uzskatām par naudu, ko nozīmē tērēt, ko nozīmē pelnīt, ko nozīmē vairot naudu, investēt un tādā garā. Pareizi? Jā. Es tieši to gribēju jautāt, jo tu arī ļoti daudz strādā ar somatiku, ar ķermeni. Mani ļoti interesē, kā tu sasaisti ķermeni un naudu, kā tas viss savā starpā miedarbojas un dziedinās. Ko ar ķermeni var darīt, lai kļūtu turīgāks cilvēks? Redzi, kad mums ir jāpieņem kaut kādi lēmumi par naudas lietām, tīpaši liela lēmuma, pieņemsim, palūgt lielāku atalgojumu, paaugstināt produktu pakalpojumu cenu, nomainīt darbu, noalgot darbu uz biznesu vai otrādi patiesībā, paņemt no sērijas hipotēku, atļauties kaut ko sev nopirkt. Tur visur apakšā strādā mūsu nervu sistēma. Lēmums pieņem mūsu nervu sistēma sadarbībā ar mūsu prātu. Un lieta tajā, kad mūsu tas prāts ar to loģiku un racionalitāti runā vienā valodā.
Parasti viņi salīdzina, mēs varam iedomāties, ka mūsu prāts ir kā kontinents Austrālija, un tas runā angļu valodā. Toties mūsu ķermenis, kur ir arī mūsu nervu sistēma, tas ir atsevišķs kontinents, pieņemsim, tā ir Āfrika, un tur runā Jarubas valodā. Tagad ir tā, ka, lai es pieņemtu to lēmumu, spērt soli un paprasīt algas pielikumu, tur sāk darboties ar racionalitāti saprotu. Es esmu vērtība, es gribu lielāku atalgojumu, ir inflācija pieaugusi, tēriņi pieauguši, un es jau tik ilgi strādāju labu darbu, man vajadzētu paprasīt to algas pielikumu. Bet spērt to soli, ķermenis pasaka iekšēji sajūti, iekšēji ķermenī notiek kaut kas, kas pasaka, nu nē. Nē, tā kā ir stoperis. Ja? Un tas nozīmē, ķermenis kaut ko tev saka priekšā. Un tagad man ar to racionalitāti jāsaprot, ko tas ķermenis tur saka priekšā. Man jāiemācās tā afrikāņu Jarubas valoda, ko mēs saucam patiesībā sajūtas, jo ķermenī rodās sajūtas. Un tas nozīmē to, ka ar to racionalitāti man jāiemācās tā valoda, lai es mācētu tulkot, kas manā ķermenī notiek. Un, ja es to valodu iemācos, es māku saprast, kāpēc es nevaru spērt to soli, lai nopirktu sev jaunu atlinājumu, pieņemsim. Ja? Vai paprasīt algas pielikumu, vai izveidot savu projektu, kas man papildus ienākums, vai būs man pastāvīgā lieta. Nervu sistēma nosaka pilnīgi visu, kas notiek manā dzīvē, tā skaitā manas finanses. Vai man būs vairāk finanses manā makā, vai tieši otrādi mazāk finanses manā makā. Ja, nervu sistēma noteiks, vai nu vai tev ir šī pārticības domāšana, nervu sistēma noteiks, vai tev ir šī nabadzības domāšana. Un tā ir mūsu psiholoģija. Tas, ko tu runā, man ļoti rezonē, jo arī es bieži vien pievēršos nervu sistēmas deprogrammēšanai, tieši šajās te kategorijās izdzīvošana vai baudīšana. Vai es eju un daru aiz iekšējā deficīta trūkuma un bailēm, vai tas ir tas degviela. Nu, es parasti saku tā, viens variants ir stress kā degviela, izdzīvot, nepalikt bez naudas, bez jumta, un tas it kā dzen uz priekšu, un tomēr es domāju, ka pilnīgi cita motivācija, šī dievišķā enerģija vai mīlestība vai pārpilnības enerģija, tā ir daudz spēcīgāka degviela, kas aiz pilnīgi citas motivācijas cilvēku virz uz priekšu. Un tā ir nervu sistēmas pāriešana no šīs tādas simpātiskās fāzes uz parasimpātisko, kas sāk atslābināties, paļauties, un te jau ienāk tīra ezotērika, cik smuki īstenībā tas viss iet kopā, vai ne? Tas jau viss ir viens kopīgs saistošs. Nu, kāds tic ezotērikai, kāds tic parastām lietām. Tas viss ir atļauts. Dienas beigās visu tavu dzīvi noteiks to, vai tu pateiksi jā un virzīsi savu ķermeni uz priekšu, visu savu nervu sistēmu, vai tu apsēdīsies savā dīvainā, skatīsies Netflix un čortosies par to, cik dzīve ir slikta, grūta, un beigās aizdzīvosies tajās trauksmēs iekšējās arī, kas ir nervu sistēmas vienkārši stāvokļa izpausme. Un vēl ir interesanti, cik ļoti smadzenes arī šos te nepabeigtos kaut kādus stresus un traumas mēdz izspēlēt cilvēkam par sliktu. Tās pašas panikas laiks vai kaut kas tam līdzīgs, tas jau arī ir kaut kādas neizdziedinātas situācijas, kas vēl aizvien priekš ķermeņa ir liels stress. Nu, jā, tas nozīmē, ķermenis signalizē caur prātu, jā, kas ir tas, kur tu esi pretstatā pret to, kā tu vēlies savu ikdienu pieredzēt. Stress rodās no tā, ka man nav balanss manā ikdienā. Stress rodās no tā, ka es neieklausos savā ķermeņa impulsos un daru to, kā ir pieņemts, kā māma teica, kā sabiedrība teica, kā draugi saka, kā paziņas saka, kā vadītājs saka, ja? Un tur rodās konflikts manam ķermenim ar manu nervu sistēmu, manu prātu, un notiek izsavienojums, un beigās aiziet kā ilgstošs stress, ilgstošs trauksmēnums, aizved pie tā, ka man ir iekaisumi veidojās, tad slimības. Un visi šie paaugstinātie kortizoli un nemitīga vajadzība aizpildīt to savu iekšējo trauksmi ar kaut kādu darbību, dažreiz tas ir arī darbaholisms, ko mēs bieži vien novērojam. Nu, par tādām smagām atkarībām mēs vispār nerunājam, cerams, ka cilvēki to laikus pamana un sāk risināt. Tās atkarības ir ļoti aktuāla problēma mūsdienās arī, un tā atkarības veidos no tā, ka es aizbāžu ciet prom to, kas man ir mans stresors. Lai es jo tas ir vienkārši, es izvairos dzirdēt savu ķermeni. Jā. Un tāpēc es aizbāžu viņu ar atkarībām, no kā man veidojās šīs lielās atkarības. Bet, zin kā, dažreiz viņš ne tikai izvairās, viņš nesaprot, kā jāsadzird.
Viņš nemāk dzirdēt, just. Tieši patiesībā, jā, jo mums to neviens nemācīja. Mēs varam teikt, ka tas ir slikti, bet arī otra sliktā puse mums, jo neviens to nav iemācījis. 80% cilvēku to neviens nav iemācījis. Pats esmu gājis un vienkārši mēģinājis izprast, kā tas mehānisms strādā. Bet tas, kā tas notika vienkārši nejauši, jo tad es iedevu tā kā apziņu, es kaut ko daru šajā dzīvē nepareizi. Un šis nav tā kā saskaņā tā, kā es gribētu. Jā, jā. Nu, mēs jau ar tevi tikšanās reizē runājam, mēs ar tevi esam vienu vārdu spēlētāji, jo mūsu lielā interese ir vairot labklājību starp cilvēkiem visumā, jo man šķiet, ka mums visiem ir vērts tiekties uz to, lai katrs piedzīvo to savu augstāko potenciālu, ka cilvēks spēj šo dzīvi izdzīvot vislabākajā kvalitātē. Cik viņam tas ir iespējams? Jā, jā. Pilnībā piekrītu. Man bija viena doma. Turpini, es pazaudēju savu domu tikko. Nu jā, un viens no iemesliem, kāpēc es savu stāvu izrādu organizēju 28. martā Spīķeru koncertzālē, tas ir tāds diezgan jauns vispār formāts, kur notiek stāvizrāde, bet tā varētu teikt, ir psiholoģiska stāvizrāde. Lūk, un tur kā reiz arī būs savienots visas lietas, par ko mēs tagad runājam. Tur būs gan sieviete, kas izdejot ar laikmatīgo dejušo enerģiju, labklājības tātad šo te ideju, gan arī es no savas pieredzes stāstīšu savus pieredzes stāstus, kā ir gājis cilvēkiem, kā ir gājis man šo te pārpilnību savī vairojot. Un, protams, būs arī kaut kādi zinātniski nosacīti fakti par to, kā vispār darbojas šī te pārpilnības psiholoģija. Un tieši tamdēļ es arī tevi aicināju šo koncertu, lai to ar savu lauku mūsu kopīgo ideju pastiprini. Kas ir pārpilnība? Pastāst. Šis ir tāds interesants vienmēr jautājums, kas tad īsti ir tā pārpilnības apziņa? Tas iet roku rokā ar to, ko es jau pieminēju. Viens ir iekšējā motivācija aiz tukšuma, aiz deficīta. Man pietrūkst, es gribu vairāk. Es tātad druģēni domāju, kā nopelnīt, ko izdarīt, kādu biznesa plānu, jo man ir bail. Tātad tā ir pa lielam baiļu enerģija. Tas ir tas, ko tu sauci par tukšumu iekšējo. Jo es esmu redzējis ļoti bagāts cilvēks, kas vēl aizvien nav pārpilnībā un gluži otrādi it kā ne ļoti bagātus faktiski, bet iekšēji pārpilnīgs. Nu, lūk, un otrs būtu šis te, man pietiek jau tagad, es jau esmu pateicīgs, es jau spēju šo dzīvi apcerīgi vērot, pamanīt nianses, just sevi, just apkārtējo, miedarboties, vienam otru pastiprinot, un es dalos aiz pārpilnības. Nevis es eju kaut kur un kaut ko daru un kaut ko iesāku un kaut ko rakstu, tāpēc, ka man trūkst, bet man jau ir daudz ar ko dalīties. Lūk, tā ir mana tāda formulējuma būtība par pārpilnību. Es tev piekrītu par turīgiem, bagātiem cilvēkiem, kuriem patiesībā viņi jau ir ne tikai šai dzīvē, bet citām dzīvēm nopelnījuši naudu. Viņiem ir visur apakšā bailes pazaudēt to. Bailes, ka nepietiks ar visu to, ka patiesībā viņi tik tiešām visu ir nodrošinājuši sev. Un tas ir tāds ļoti fenomenāla lieta, un tad es sāku vienā brīdī aizdomāties, ka pagaid, tur taču visas prasmes ir. Cilvēki māca saskaitīt, nopelnīt, ieguldīt, pavairot. Tur tā kā viss notiek. Jo šis bija tas, ar ko es par sāku praktiska pieeja finansēm. Un tad es sāku saskaties ar to, ka pagad, tur viss ir pareizi, bet nav tas piepildījums finanšu jomā un vispār dzīvē kā tādā, jo mēs šis mācāmies, ja nopelnīs naudu, tev būs skaista dzīve. Bet tas nav tā. Dienas beigās tas nav tā. Tas nozīmē, kas tad to vada? To vada mūsu psiholoģija dienas beigās, ja? Jo nauda ir tikai viena no elementiem mūsu dzīvē. Mums vēl ir veselība, mums ir pašu izaugsme, mums ir pašu vērtība, mums ir attiecības arī, kas ir milzīga tēma. Un tur visur ir savienot ar naudas jautājumiem. Un ar pārpilnību, jo arī attiecībās tu vari būt ar kādu kopā un nejusties piepildīts. Cilvēks tev, nezinu, saka kompliments vai kaut kādā veidā tevi balsta un tev nav gana. Atkal ieslēdz šis deficīts. Nav gana, nepietiek, tas nav tas, ko es gribu. Un pat attiecībās var šo trūkumu piedzīvot, kas ir diezgan tipiski. Tāpēc pārpilnība tas tiešām ir kaut kas vairāk par naudu. Tas ir par idejām, par kaut kādām kolaborācijām, par iespējām plašināties, par iespējām vienam otru stiprināt, par iespēju ieraudzīt iespējas kvantu laukā. Tu saki par kolaborācijām, tātad par komandas darbu.
Kā mums latviešiem ar šito ir, kā tev šķiet? Viensēta princips. Mēs to Jā, runājam. jā, jā, Mums jā. ir izteikti viensādi princips. Tas ir mani klienti, Mm, mani projekti. Es mm, visu viens pats izdarīšu, es ar visu tikšu galā. Un viens mm, beigās es redzu, es savā ikdienā redzu, darbojoties tieši, strādājot tieši ar uzņēmējiem, maziem vidējiem, viņi izdeg. Viņiem tur mhm, ir izdegšana nav pat katram otrajam. No 10 cilvēkiem, 8 cilvēkiem kā minimums ir izdegšana. mm. Un viensētnieka tā domāšana, tas ir milzīgs mums ierobežojums. Jā, Jo jā. tad, kad mēs sākam šo te man nekas nepieder, un es eju dalīties ar visu to, kas ir iedots telpā, telpā ir cilvēki, telpā ir iespējas, telpā ir projekti, telpā ir daudz dažādu resursi, un nevis, kad es eju, kad tas pienākās man, bet mēs ar šiem te resursiem kopā varam kaut ko radīt, un kā izveidosies 1+1 ir nevis 2, bet 1+1 ir 3. Mm. Mēs šērojamies. Zini, ka dažreiz uz ārzemēm aizbrauc, un, ja ir ļoti labs restorāns, ir vērts nošērot vairākus ēdienus, paņemt tīrus šķīvis tev, man, tavai sievietē, manam vīrietim un mūsu draugiem. Līdz ar to mēs katrs pagaršosim vairāk, piedzīvosim vairāk šo te garšas, bet varētu sēdēt pie savas karbonādes un izmocīt vienu konkrētu šķīvi. Tas ir, man liekas, ļoti līdzīgi, un tas ir par to pārpilnības ragu, ka tu īstenībā šērojoties vari dabūt daudz vairāk. Un tu vari pēc tam padalīties ar sajūtām. Un tas ir vēl viens iegūms. Sanāk, ka tā arī rodas tā pārpilnība tieši daloties. Mm. Mums bija tikko viena no tādām grupas ikmēneša sesijām, un mēs tur pacēlām vienu tēmu. 1:1 mēs viņu pat nosaucām. Tas nozīmē, kā ir dzīvē, tā ir sajūtās. Kā ir sajūtās, tā ir dzīvē reāli fizikā. Un lielākā daļa cilvēku, īpaši, kad mēs runājam par garīgo izaugsmi kā tādu, pašpalīdzību un tam līdzīgiem tēmām, kas šobrīd ir mūsdienās jau super daudz aktuāli un pieejama, bieži vien es saskaros, ka šis 1:1 nav. Ir doma, ka tā tam vajadzētu būt, bet bieži pietrūks rīcība, jo ir nedrošība, ir nepārliecinātība, ko pateiks, ko nosodīs, es nebūšu vērtība, kādam tas nepatiks un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par naudu, tā skaitā par projektiem, par savu kaut kādu projektu veidošanu, ritīgi reti ir tas 1:1. Un es redzu tādu vienu otru galējību, kad cilvēki aizsēžās tajās meditācijās, manifestācijās, enerģijās un neko nedara tajā fiziskajā ikdienas rīcībā. Kāds ir tavs viedoklis par šito? Vai rīcībai ir milzīga nozīme, vai tomēr to var arī izlaist? Rīcība pilnīgi noteikti ir vajadzīga, bet man ir par to sava teorija. Pirms es sevi pie rīcības, es vispirms parūpējos par iekšējo stāvokli. Un tieši to pašu es mācu arī saviem klientiem un privātā pavadījumā, mentoringā. Tas ir tas, ko es dodu pirmām kārtām. Vispirms uzradīt nepieciešamo iekšējo stāvokli, jo tad tā rīcība, par ko tu runā, nāks viegli. Kā reiz bez piepūles, viss smuki saliksies, tu būsi to iekšējā stāvokli uzradījis. Pavisam vienkārši prakses, tas pat neizņem daudz laika, ko var darīt lietas labā. Un tu izēj no savas prakses, un tev jau ir atbildētas kaut kādi maili, tev jau kāds ir sazvanījis, kaut kas ir atrisinājis, kaut kas jau ir samaksājies, kaut kas ir, var sakot, rīcība bez šaubām, bez rīcības mēs nekādi. Rīcība ir svarīga arī partnerattiecībās un visur. Bet, lai rīcība nāk viegli, lai tā nav, ka aiz grūta pienākuma, aiz piepūles, aiz šīs te jau pieminētās baiļu sajūtas. Ok. Es vienkārši tagad domāju. Tas, ko es redzu, kad mēs arī kaut kur idealizējam, kad, ja es iešu strādāšu ar sevi, tad man baigi ātri būs rezultāts. Ko es ar to gribu pateikt? Es vienmēr es pilnībā izprotu, kā strādā mūsu nervu sistēma. Es viņu varētu izstāstīt teorijā no A līdz Ž, varbūt nē, bet no A līdz T kā minimums. Un ļoti daudz cilvēku zina teoriju. Cilvēki zina, viņi lasa daudz grāmatas, klausās dažādus kursus, iziet kaut kādus kursus, kaut ko dara caur tiem kursiem arī un tam līdzīgi. Bet, lai to dabūtu informāciju ķermenī kā impulsu, tas vienmēr aizņem laiku. Un es redzu, ka cilvēkiem trūkst šī pacietība. Tas gan, jā. Tā saucamā integrācija, kad rezultātu gribās tagad, tūlīt uzreiz, jo mums ir vienkārši tā ikdienas dinamika ir
nu, šis vārds nav labs, bet šausmīgi ātra. Jā. Jā, dēļ tā, kā viss attīstās, un cilvēki nemāk vairāk apstāties. Un līdz ar to notiek arī tas rezultāts ne par labu cilvēku izaugsmē. Es gribu 4000 eiro lielu algu, kāpēc man nav? Es gribu strādāt 3 dienas nedēļā, es visu daru, teoriju saprotu, kāpēc man nav. Un es redzu to, ka nav tāpēc, ka ķermenim visu laiku šī pretestība, kur atkal nāk ārā bailes, nedrošība, ļoti dažādos smalkos aspektos. Un es redzu, vienkārši, kā tu redzi to savā pusē, ja mēs runājam par tādu kā integrāciju un ko tas vispār nozīmē. Manā darbā integrācija ir vislielākā nozīme dažreiz. Dažreiz pareizi izteikts nodoms vai pareizi uzdots jautājums jau ir puse no darba. Atliek tikai nointegrēt. Tur es tev pilnīgi. Bet ko nozīmē integrācija? Parunājam par šo te integrāciju. Kas ir integrācija kā tāda? Integrācija ir spēja kaut vai caur kaut kādām praksēm vai vingrinājumiem ieslēgt to parasimpātisko nervu sistēmu. Tas, ko tu pieminēji, šis ātrais dopamīns, kas kļūst paradoxāls. No vienas puses šis te dzīves ritms un visu laiku šie ātrie impulsi ir labi, jo cilvēks spēja daudz informācijas uztvert un kompilēt. No otras puses, kā tu pats minēji, viņam nav iespējas palēnināties. Jo tikai palēninoties viņš varētu atslābināties, tikai atslābinoties viņš varētu ieslēgt parasimpātisko nervu sistēmu, un tikai ieslēdzot parasimpātisko nervu sistēmu viņš varētu normāli nointegrēties. Un tad cilvēks tajā vāveres ritenī pat nevar to integrācijas galu fāzi sagaidīt. Varbūt arī gadījies, ka cilvēks guļ elpošanā, un 3. daļā viņš lec, un viņš saka, man jau viss, es jau skriešu. Es visu dzīvi sapratu tikko, jā. Pazūstam situāciju. Nu jā. Jo tas ir tā kā, teiksim, tu tīri akvāriju, tu viņu uzmutuļo. Tu tur tīri un visu tur ņem ārā gliemežu vāciņus un tev tur tās dūņas sacēlušās augšā. Un cilvēks saka, viss, es sapratu, es skrienu, es daru, jau dibinās jaunus startupus. Bet kā reiz vajag ļaut nosēsties visam un visam atkal atgūt to skaidrību. Tā kā atkal par nervu sistēmu, mana pārliecība, ka laba un kārtīga integrācija ir iespējama tikai pārslēdzoties nervu sistēmai uz parasimpātisko fāzi. Ko nozīmē parasimpātiskā fāze, vai tu cilvēcīgi tā var izstāstīt? Tā arī ir tā dzīves baudīšana, kad cilvēkam nedraud briesmas. Simpātiskā fāze, kad viņš faktiski ir apdraudēts. Viņš ir stresā, viņam kaut kas ir jādara, vai nu jāuzbruk, vai nu jāizstāvās, vai nu jāsastingst. Tas, ko mēs redzam somatiskajā darbā, kad cilvēks sastinguši mūžam, daži labi. Lūk, un sanāk, ka tas ir visu laiku apdraudējums. Vai nu man nebūs ko ēst, vai nu man apēdīs vilki, vai nu tūlīt atnāks tsunami un nonesīs mūsu māju. Savukārt šī te parasimpātiskā fāze, kad mēs beidzot varam nonākt tajā ķermeniskajā sajūtā, kad es sevi jūtu, viss ir kārtībā, es jūtos palēnāts, es jūtos vērtīgs, man ir kontakts ar zemi, es spēju mierīgi elpot, es spēju visam ļaut būt. Lūk, sanāk, ka ķermenis beidzot sajūtas droši. Tad mēs varam secināt tā, ka mums ir jāspēj to drošību vairot, kaut vai caur praksēm, kaut vai caur šīm telpošanām vai kā nu kurš. Tad atrast savus resursus, atrast savus ārējos resursus, kas tev palīdz to ķermeni nomierināt un nervu sistēmu prātu nomierināt. Jo tad, kad esmu savā dzīvē pieredzējis vairākas trauksmes, tad šie tie simpātiskie stāvokļi nervu sistēmai, un tur parādās tas 1001 doma pirms viena doma, pamostoties pa nakti augšā, tad ir tas, ka šķiet, ka tev visu laiku kāds uzbrūk, kāds kaut ko ņem nost, manā gadījumā bija atceros. Ja, un tur ir tas, ka tu visu laiku esi tādā paaugstinātā uzbudinājumā, un ja viņš aiziet tādā trauksmes līmenī, tas nozīmē, ka tu esi ilgstoši nepievērs uzmanību kaut kādai savai lietai. Tas nav slikti. Tad mums nav spēja visas lietas atrisināt uzreiz vienā rautā. Ja tas aizņem vienmēr kaut kādu laiku, un visu dzīves laikā, kā es redzu, cilvēkiem vienkārši nāks ārā viss kaut kas. Jautājums ir viens, cik ilgi mēs tajā vienkārši viens beigās aizsēdēsimies. Pamanīsim vai nepamanīsim. Vai mums ir tie ārējie resursi, kādā veidā es varu sevi dabūt atpakaļ tajā miera stāvoklī, kur es jūtos droši savienoties ar apkārtējo vidi. Precīzi, atgriežamies pie
Tas, ko tu sākumā pieminēji, līdzsvara meklējums, tas laikam ir atslēga visam. Jo bez šaubām arī simpātiskā šī fāze ir svarīga, lai mēs vispār darītu kaut ko. Mēs ar tevi tagad esam arī simpātiskajā fāzē, tāpēc, ka mēs esam mobilizēti, tonizēti un tam līdzīgi. Tas ir Jā, mēs svarīgi. esam koncentrējušies konkrēti uz vienu lietu, Jā, tāpēc mēs esam tādā simpātiskajā vairāk. Es tev pilnīgi piekrītu. jā. Man bija vakar, starp citu, tad mums bija vakar ar ikmēneša tāda grupas sesija, kur mēs ejam to somatisko procesu cauri. Un atnāca viens dalībnieks, kuram ir trauksme, kurš pieredz trauksmi, un viņam nebija ārējie resursi, viņš nezināja, kā to regulēt. Bet viņš māk to nosaukt, ka tā ir trauksme. Tas jau ir patiesībā labi, bet nemāk to varbūt nosaukt skaļi. Un tajā procesā pirmo reizi šis dalībnieks savā dzīves laikā, kopš viņš piedzīvo vispār trauksmes, spējas viņu apstādināt. Priekš cilvēka tā ir patiesībā milzīga uzvara, jo viņa ķermenis dabū informāciju, ka to ir iespējams apstādināt. Un pēc tam tas notiek tādā paplašinātā nervu sistēmas stāvoklī. Tas nozīmē, ka tu vienkārši iedod savam ķermenim labu informāciju, kas arī visdrīzāk uz kaut kādu laiku nosēdīsies. Un tad ar šo te nonulēto nervu sistēmu, kur tev ir šis impulss, iet strādāt tālāk. Tas bija fantastiski, kad viņš to tieši šēroja tajā brīdī, un viņam tāda, wow, ka es nezināju, kas ir. Jā, sākt savas traumas apzināties, tas jau ir tiešām ļoti daudz. Vairs nerīkoties automātiski un pamanīt, kuros brīžos tu uztrigerojies, tāpēc, ka tev visu laiku vajā konkrēta programma un rīkoties. Tā kā tur es tev pilnībā piekrītu. Pastāsti par savu stāvizrādi, kas man liekas ļoti interesanti. Viņi tāpat kā mūsu laivas nav tevi mīl, tā saucās arī tavu stāvizrādi. Man liekas, tas ir ritīgi kaut kas interesants, kas tev notiks 28. martā Spīķeros. Kas tāds ir? Zini kā, jau pagājuši gadu es aizsāku šo, tas bija pirms gada, man jau bija stāvizrāde, viņai bija nosaukums Brīnumi notiek. Ar to viss sākās. Un brīnumi tiešām notika, jo viss, kas notika tajā stāvizrādē, gan cilvēki, gan vide, gan atmosfēra, tas bija brīnišķīgi. Un ir pagājis gads, un man ir sajūta, ka šis stāsts turpinās gluži kā triloģija, šogad jau ir otrā daļa, un tas ir kaut kas vairāk. Ja pagājuši gadu brīnumi notiek vispār, ja sāc pamanīt un ticēt, tad tagad jau sāk pieskārties kaut kam tādam pamatīgam, jo daudziem cilvēkiem nauda ir trigeris vai tabū tēma, par ko viņš baidās runāt skaļi. Tieši tāpēc es tik drosmīgi nosaukumu ielikusi. Nu, lūk, un kas notiek šajā stāvizrādē? Būs gan stāsti, būs pilnīgi noteikti, es pastāstīšu vienkāršiem vārdiem, ko var darīt jau tagad, rīt. Tātad tas būs tehnikas, tās būs prakses, ko jebkurš cilvēks jau sākot ar to pašu. Mentālām, emocionālām līmenim, pareizi? Jā, pareizi. Arī ķermeniskās prakses man ļoti patīk. Darbs ar balsi, darbs ar ķermeņa kustībām, intuitīvām. Tas viss iet roku rokā. Tā kā tu teici, un arī tas ir mana darba pamatā, savienot visus trīs centrus. Tātad fizisko centru, emocionālo centru un mentālo centru, kas arī mūsu to asi, jeb vertikāli, jeb centru lūk smuki izbūvē. Un šajā stāvizrādē būs arī ļoti daudz visādu šovu elementu, ja tā var sacīt, es cilvēkus enerģētiski skenēšu, viņu blokus, tātad, teiksim, skatīsimies kopā uz skatuves, tā kā tāds Kašpirovskis čakrālo sistēmu un vēl kaut ko, var sakot, būs arī iespēja piedzīvot kaut ko tādu smalkāku redzēšanu un tam līdzīgi, būs daudz dāvanu, daudz pārsteigumu, būs arī šie muzikālie priekšnesumi, kas to visu padarīs tādu, dinamisku, un visbeidzot, viss kopējais lauks tiks dziedināts. Es došu tādas arī kolektīvās prakses, kas cilvēkiem, riktīgi ļaus aiziet mājās ar lielu būstu šajā jautājumā. Man nāk tāds vārds, tā būs pieredze, tā būs stāvizrāde, kā tu arī saki, šovs par naudu psiholoģiju tādos no augstajiem plauktiem. Ne katram tas ir paredzēts, un ne katrs to spēj paņemt, bet katrs noteikti, kas tur būs, paņems tikai tāpēc, ka viņš ir uzdrošinājies tur būt. Tieši tā, jo man ļoti simpātiska ideja ir par lauku sinhronizāciju, kad nevienmēr pat ir jārunā vai kaut kas jādara, piemēram, kā mēs ar tevi, tikai tas, ka mēs nonākam, lūk, divi lauki kopā, mēs viens otram nododam kodus. Kaut kas tāds, ko tu jau esi izgājis un zini, tu nodot man automātiski vienkārši esot sinerģijā ar mani šobrīd, un tieši tāpat arī es tev. Un man liekas, tas ir viss skaistākais, ko var piedzīvot, kad cilvēki vienkārši miedarbojas. Pat dažreiz nekas nav jādara.
Pietiek ar to, ka viņi caur šo te rezonanci ir noticējuši atnākt, parunāt, paklausīties, atbildēt. Ar to ir gana. Mm. Lūk. Zini, kā esmu bijis, teiksim, viss tas, kas saistīts ar kolektīvo lauku, jo kolektīvais lauks arī var būt tas, ka, hei, reku sākās startups, visi ir ļoti motivēti, startups iet inkubatorā, un šis startup inkubators tiek no dažādām pusēm špricēts ar pozitīvām lietām. Tas arī ir kolektīvais lauks, jo kāpēc? Tāpēc, ka visi ir entuziasma pilni, un mēs tik kaut ko jaunu veidojam. Un kaut kur tas pats varētu būt šajā te tavā stāvizrādē, kur cilvēki nāk ar to domu, kādā veidā es varu uzlabot savas domas, savas attiecības, savu attieksmi, savu reakciju par naudu. Pareizi? Precīzi, precīzi. Paldies, ka tik smuki noformulēji. Jo tas, ko es varu solīt, ka es runāšu vienkārši, skaidrošu vienkārši, lai katrs, kas atnāks, sev tik tiešām pasmeļās. Svarīgāk. Vai tu tur sniegs arī investīciju ieteikums? Nē, Okay. šoreiz nē. Varam domāt par projektu paplašinājumiem. Nē, zini, kā varbūt cilvēki domā, ka tas ir ļoti praktisks seminārs. Ja? Tāpēc Varbūt. sāksim, tas būs, nu, kā es to saprotu tagad no tevis runājot, tad tevim par šo tas būs tad pieredze par naudas psiholoģiju no augstajiem plauktiem, lai ko tas arī nozīmētu. Es to tā redzu. Un savukārt par investīcijām, ja tu būsi atnācis uz koncertu, viņi varēs uzmeklēt tevi, un ja tev būs iespēja viņiem sniegt nākamos soļus, tad tas būs brīnišķīgi. Jo man ļoti patiktu, ka šajā stāvizrādē katrs dabū to, ko viņš gaida un pēc kā viņš ir nācis. Ok. Tā kā mīļš, paldies, aicinu visus un tiekamies 28. martā. Paldies, Kristap, par sarunu. Man šķiet, ka ļoti interesanti izvērtās. Man liekas, ka interesanti izvērtās, tik tiešām ilgi arī nebija. Kad kaut kā gājis, kas notika vispār tajā izrādē un kāds ir atsauksmes sajūts. Jo tad, kad mēs tikāmies, vēl pēdējais, kad mēs tikāmies ar tevi, tu teici, ka bija kaut kāda dalībniece, kas bija pie tevis kādā no izrādēm, un tikai pēc gada viņa saprata, pa ko tu tur īsti runāji, un tā kā lampiņam virs galvas iedegās, un tā kā bija tas savienojums ar to ideju. Tā kā es to saku, sāk atpakoties. Atpakoties, tieši tā. Dāvanas katrs dabūs uz mājām, tas ir skaidrs. Bet, jautājums, ko viņš ar to darīs? Ko viņš ar to darīs? Noliks, tā kā jā, forša informācija, vai ok, kā es šito tagad varētu ikdienā realizēt, ja? Un ir nekur gads paiet, un tad dalēts, beidzot es viņu var atpakot. Jā. Tas cerams, ka atpakaļ ātrāk par gadu. Cerams, ka būs tik lieli kārumi, ka gribēsies tā kā mazam bērnam izpakot un visu apēst pirmajā nedēļā. Jā, bet skatoties pa gads, tas īstenībā tas nav nemaz nedaudz. Jāsaka, tas, ka nervu sistēmai laiks vispār neeksistē. Starp citu. Jo tad, kad es strādāju ar cilvēku tieši caur šo iekšējo stalku, caur nervu sistēmu, viņš jautā, cik tu ilgi mēs būsim? Tad 90 līdz 120 minūtes. Bet atkal, es nevaru to 100% nogarantēt, jo nervu sistēma neizpaužās laikā. Nervu sistēma izpaužās savā izpratnē, kur laiks neeksistē. Šeit un tagad tikai. Jā, un katram ir arī savs temps, tas arī jāņem vērā. Tas ir par to, ka nervu sistēmai nav laika izbūt. Jā. Tikai par to. Brīnišķīgi. Paldies tev milzīgs. Paldies, ieliksim linku uz koncertu zem šī te komentāriem. Jā, pateicos. Lai visiem jauka diena. Paldies, Kristap. Čau. Čau. Kā mēs tagad šo te pabeidzam?